Nedaudz gribētu pastāstīt par Garde Pro kamerām. Bieži saņemu jautājums, kāpēc manos video kvalitāte ir labāka un man bildes ir labākas nekā sākotnēji jums šķiet. Lieta ir gluži vienkārša. Uz aplikāciju tiek atsūtītas maza izmēra bildes un maza izmēra video, lai taupītu interneta patēriņu. Respektīvi, jūs saņemat saspiestas kvalitātes video. Lai iegūtu pilna izmēra video vai foto, ir divi ceļi. Pirmais ceļš ir grūtākais un ilgākais. Braucam uz mežu, ņemam no kameras vai no atmiņas karti vai slēdzam kameru klāt datoram, un kamerā būs augstākās izšķirtspējas video un foto, protams, ja jūs to esat iestatījumos uzlikuši. Vai otrs īsākais un ātrākais ceļš ir caur aplikāciju. Un es parādīšu, kā to diezgan ātri un vienkārši var izdarīt. Tātad, lai mēs dabūtu augstākās izšķirtspējas video un foto, atveram Garde Pro aplikāciju. Tālāk izvēlamies, kuru video vai foto mēs gribam. Šajā gadījumā paņemsim video. Mums viņš nāk vai nu palēlināti vai pātrināti. Tad mums jānospiež ir HD podziņa. Tad mēs varam izvēlēties vai nu cik garu video no esošā gribam, vai arī kuru video daļu mēs gribam. Paņemsim sākumu un jānospiež šī te HD podziņa. Apstiprinam. Un tad ir jāpagaida nedaudz uz aplikāciju, atnāks paziņojums, kad ir pieejams HD fails. To pašu principā mēs varam darīt arī ar fotoattēliem. Tātad ņemam fotoattēlu, kuru mēs gribam, lai viņš būtu augstāks izšķirtspējas, nospiežam HD un pieprasam. Tātad redzam, ka mums ir atnācis paziņojums. Atveram aplikāciju, atveram failu, ko gribējām, nospiežam šo te balto, un zeltaini iekrāsotais ir mums HD video klips, ko mēs jau varam skatīties pilnā apmērā ar skaņu, pilnā kvalitātē. Ja gribam to saglabāt telefonā, tad paspiežam vienkārši šo te disketīti, atļaut, un pagaidām, ka leja pielādējas, un video atrodams mūsu telefona galerijā. Un tas pats ar foto. Kā jau rādīju, atnāk paziņojums, atveram, viņš paliek tāds, un lai saglabātu telefonā, nospiežam disketīti, atļaut, un viņš ir saglabājies jau pilnā kvalitātē.